atskaitot insekticīdus, kompānija BASF piedāvā risinājumus visai rapšu audzēšanas tehnoloģijai, sākot jau ar limacīdu kailgliemežu ierobežošanai Ironmax Pro, uzticamiem herbicīdu risinājumiem un teicamiem augšanas regulātoriem un fungicīdiem. Šīs tehnoloģijas ir atrodamas arī mūsu mājaslapā, tā ka tās būs droši un uzticams palīgs jums sezonas laikā. Bet tālāk tad turpināsim par katru no sadaļām sīkāk. Sāksim ar limacīdu Ironmax Pro. Un mainoties rapšu sējas tehnoloģijai, tātad vairāk minimāla augsnes apstrāde vai tiešā sēja, savairojušies arī kailgliemeži un līdz ar to radītie bojājumi. Pagājušajā sezonā sausuma ietekmēs šos bojājumus novērojām mazāk. Tomēr, manuprāt, būtu kļūdīgi pieņemt, ka šī problēma ir pazudusi pavisam. Sazinoties ar mūsu Francijas kolēģiem, kas vairāk ir pētījuši tieši kailgliemežu attīstību, iezīmēs kāds būtisks faktors, un tas ir mitrums, jeb nokrišņi. Saglabājoties augstiem nokrišņiem, kā piemēram arī šajā ziemā, pastāv iespējamība, ka tie kailgliemeži, kas ir devušies dziļākos augsnes slāņos, pavasarī atgriezīsies augsnes virspusē, lai vairotos, un tad jau rudenī pieaugušie īpatņi var veikt bojājumus kultūra augos. Mūsu ieteikums kailgliemežu ierobežošanu sākt ar monitoringu. Tātad izvietojam savos sējumos šos monitoringa paklājiņus, un tikko esam konstatējuši, ka kaitēkļa ierobežošana ir nepieciešama, tad lietojam Ironmax Pro. Vēlējos tikai atgādināt par Ironmax Pro, ka šis produkts ir tik efektīvs, ka ar vienu granulu mēs varam ierobežot pat 3 kailgliemežus. Tātad pat, ja tirgū ir lētāki risinājumi, mēs zinām, ka mēs esam efektīvāki. Un praksē ļoti pārbaudīta un sevi pierādījusi ir jau standarta deva no 5 kg uz hektāru. Tālāk turpināsim ar herbicīdu risinājumiem Butizāna Avant un Butizāna Star. Kā jau pieminēju, mainoties rapšu sējas tehnoloģijai, savairojušās ir arī grūti ierobežojamās nezāles kā mauras karene, virza, vietām pat rezistentā virza. Šīs nezāles mēs efektīvi varam ierobežot ar metazahloru, kas ir abu šo herbicīdu sastāvā. Biežākais jautājums no lauksaimniekiem ir, vai butizāns strādās minimālās augsnes apstrādē. Ja sekojat līdzi BASF video blogam Agronoma Zābakos, tad zināt, ka esam ierīkojuši rapša lauku tūplānā Iecavā. Un atskatīsimies, kā mums tur ir veicies. Rapsis sēdz pēc minimālās augsnes apstrādes, tad redzam arī, ka salmu atliekas ir augsnes virspusē diezgan lielā slānī. Pēc rapša sējas ir lietots Butizāna Avant ar devu 2,5 litri uz hektāra, un varam redzēt jau pirmo efektu šajā video. Brīdī, kad tiek rādīts rapša tūplāns, redzam, ir sadīdzis tikai rapsis. Nezāles jau tiek ierobežotas. Un tas ir tas, ko mēs esam stāstījuši jau iepriekšējos ziemas semināros. Rapsis ir ļoti vājš konkurence nezālēm, tīpaši tā agrās attīstības stadijās. Un ja mēs ierobežojam nezāles līdz tās rada konkurenci rapsim, mēs iegūstam lielāku ražu. Šajā pašā laukā mēs atgriezāmies arī oktobra sākumā un varējām pārliecināties par Butizāna Avant efektivitāti pat ilgākā laika posmā. Man ļoti patīk tieši šie drona video, jo tad mēs varam redzēt, nezāles ir ierobežotas, laukā aug tikai rapsis. Turpināsim ar Clearfield rapšu audzēšanas tehnoloģiju, un šeit herbicīdi Klamoks un Claravo Flex. Klamoks satur metazahloru, tātad darbīgo vielu, lai mēs efektīvi ierobežotu mauras kareni un virzu. Claravo Flex satur aminopirolīnu. Tātad esam ar augstu efektivitāti pret kumelītēm un rudzupuķēm. Abus šos herbicīdus varam lietot minimālajā augsnes apstrādē vai tiešajā sējā, jo nezāles ierobežojam tad, kad tās ir sadīgušas. Tikko tās ir sadīgušas. Turpinājumā piemērs no saimniecības Barkavas pusē, kur saimnieks atzina, ka galvenais izaicinājums nezāļu ierobežošanā viņam ir rudzupuķi. Rapsis sēdz arī pēc minimālās augsnes apstrādes ar Vāderštata tempo, un kā redzam, aizmirst pieminēt Clearfield rapsis, Invigor 1266, un kā arī redzam video,
nezāles ir ierobežotas augstā līmenī, un arī ar saimnieku izejot šo lauku paskatoties, mēs rudzupuķi neatradām. Turpināsim ar regulātoru risinājumiem un fungicīdiem. Tad Juventus, es domāju, visiem jau sen labi zināms, fungicīds ar regulātoru efektu un mūsu pamat risinājums rapša regulēšanā kariks. Domāju, atcerieties, ka pagājušais rudens rapša augšanai bija ļoti labvēlīgs. Pietiekams mitrums, siltums, rapsis auga griezdamies. Un mums agronomiem uz telefonu bieži vien ienāca šādas bildes, kad rapša augšanas punkts ir aizskrējis debesīs, var teikt. Un vietām bija pat tā, ka saimnieks nebija paspējis jebkādu regulātoru lietot, ka šis augšanas punkts jau bija izstiepies. Es domāju, man daudz nav jāstāsta, ka šāds augšanas punkts negatīvi ietekmē rapša pārziemošanu, padarot to vairāk jūtīgāku pret salu. Bet tur, kur tika lietots kariks, atbilstošajā stadijā mēs varējām iegūt noregulētu augšanas punktu, tādu, kāds tas ir vajadzīgs pirms ziemošanas, tā teikt, sagatavotu augu ziemošanai. Turpinājumā vēlos dalīties ar piemēru no BASF Baltijas izmēģinājuma centra par kariks lietošanu pavasarī. Šeit variantā kariks lietots rudenī un lietots gan rudenī, gan pavasarī. Lietojot kariks arī pavasarī, mēs ieguvām 300 kg no hektāra lielu ražas pieaugumu, jo kariks veicināja sānu zaru attīstību, ieguvām spēcīgākus, attīstītākus sānzarus, vairāk pāksteņus tajos, līdz ar to lielāku ražu. Un ja šo ražas pieaugumu mēs izsakām naudas vērtībā, atņemot produkta izmaksas, tad papildu iegūtā peļņa 67 eiro no hektāra. Par revidas jau šodien stāstīju, vēlēs tikai dalīties vēl vienā piemērā no BASF video bloga Agronoma Zābakos, kad šis ir lauks Tērvitas pusē, salīdzinoši netālu, kur tika lietots revidas, un tātad mēs ar Māri visas sezonas laikā šo lauku arī apsekojām. Arī ar drona skatos redzam, ka slimība ir ierobežota augstā līmenī, neizlec kaut kur šie baltās puves pleķi, kas būtu laukos, un prieks dzirdēt, ka saimniecība nokūla šo rapsi un ieguva ražu gandrīz 4 tonnas no hektāra, kas ir tiešām vērā ņemami. Vēl noslēgumā nedaudz akcentējot uz rapša fungicīdiem, tātad piedāvājumā jaunais Revidas, Cantus Gold, kas arī ir vēl joprojām pieejams un drošs risinājums, Pictor Active, ko varam lietot arī dalītajā apstrādē, un Efilors. Paldies!